pārdošana ir viena no jomām, kas ir svarīga jebkurā biznesā, taču vienlaikus tā ir arī viena no smagākajām profesijām, jo pārdevējs ir tas, kuram visbiežāk nākas dzirdēt nē. Tā atklājot pārdošanas vadības konferenci, sacīja SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs. Jāņem arī vērā tas, ka mainoties laikiem, mainās tas, kā šajā jomā jāstrādā ar klientu. Tajā informācijas pārbagātībā, kurā mēs dzīvojam, ir tas, ka vairāk un vairāk tiek novērtēta neuzbāzīga pārdošana. Vairāk nevienu neuzrunā tas, ka tev mēģina ļoti agresīvi kaut ko nopārdot. Bet tāda neuzbāzīga pārdošana, kur tev paskaidro, kāpēc ir tavās interesēs nopirkt, nevis kāpēc es tev gribu pārdot, bet kāpēc ir tavās interesēs nopirkt, tas ir tā panākuma atslēga mūsdienās. Konferencē pulcējās pārdošanas jomas eksperti un šajā jomā strādājošie, lai dalītos pieredzē un pārunātu iespējas savu darbu uzlabot un pilnveidot. Ir jāstrādā ar saviem cilvēkiem, un pat līdz tādam līmenim, kad ir jāzina ne tikai cilvēku profesionālie mērķi, bet arī jāzina savu pārdošanas komandas cilvēku arī privātie mērķi. Tā kā jābūt pietiekoši tiešā kontaktā. Tendence numur 2, manuprāt, kas ir tirgū vērojama, ir tas, ka šobrīd, ja mēs skatāmies ar agrākiem laikiem, pircējiem un klientiem ir iespēja salīdzināt. Ja? Un šobrīd ir pieejams modernās tehnoloģijas, internets, viss pārējais, un ir pagājuši tie laiki, varbūt, ka pārdevēji varēja vienkārši aiziet, pārdot, un cilvēkam nebija īsti ar ko salīdzināt. Ja? Šobrīd cilvēks ietur pauzi, viņš salīdzina, līdz ar to, manuprāt, vēl jau vairāk cilvēki pērk no tiem cilvēkiem, ka viņi uzticās. Pasākuma noslēgumā tika apbalvot arī konkursu pārdošanas guru un pārdošanas vadības guru laureāti. Konkurss tiek rīkots jau 12 gadus un ļauj iepazīt pārdošanas izcilākos profesionāļus un atklāt jaunos pārdošanas talantus. Dalībnieki kļūst aizvien tādi elastīgāki, jo mūsdienu tirgus apstākļos ir jābūt tādam cilvēkam, kurš spēj ļoti ātri reaģēt un pieņemt lēmumus un pielāgoties dažādām situācijām. Dalībnieki kļūst arī radoši, jo klienti ir prasīgāki. Tas kopējais līmenis viņš katru gadu pieaug, un tāpēc ir tiešām diezgan grūti žūrijai beigās izraudzīties to uzvarētāju. Konferences izcils pārdošanas vadītājs uzņēmuma veiksmes elements 30. oktobrī rīkoja informācijas aģentūra Lete sadarbībā ar SEB banku.